BMW i3. Nu, šausmīgi nesmuka mašīna. Nu, ko BMW inženieri domāja ar šo automobīli cilvēkiem, kuri ir pieraduši pie tā, ka te visi BMW modeļi ir ārkārtīgi skaisti, nav ne mazākās nojausmas. Nu labi, neteiksim, ka es jūtos kā gangster repers uzreiz šajā mašīnā. Bet jāteic, ka dārgas automašīnas šofers gan es jūtos. Tad, kad jūs esat iekšā, pavars pavisam cita aina. Un viena no labajām featurām ir Harman Kardon skaņu sistēma. Protams, papildu aprīkojumā. Uh, 170 zirga spēki un vienlaikus, nu tāda, teiksim, zaļa domāšana, jo panelis ir no otrais izmantotām izēvielām un mašīna brauc pilnīgi bez izmešiem. Un tas nozīmē, ka mežā tā iedaras it kā tīri filozofiski ļoti labi. Bet, manuprāt, lai vairāk par to uzzinātu un saprastu, kam tā īsti ir domāta, ir jābrauc tieši ārā no meža uz pilsētu. Daudzi, kas šo mašīnu internetā ir apskatījuši, viņi saka arī, ka ņemot vērā, ka tā ir pakaļspiedziņa, ņemot vērā visas pārējās opcijas un šasijas uzbūves īpatnības un tā tālāk, no kā es neko nesaprotu, šī mašīna arī vadās kā BMW. To es vēl neesmu pārbaudījis, tāpēc es braukšu iekšā pilsētā, kur var ritīgi nodot uguņus. Šis, protams, ir jau tāds, diezgan aprīkots modelis, un tā cena viņam ir 48 vai pat 9,000 eiro. Sākuma cena ir ap 40,000 eiro. Nu, respektīvi, ļoti iespaidīgi cipari. To mašīnu nepaspēja uzlādēt. Līdz ar to jau testa sākumā mums ir palikuši 115 km, ko mēs varam nobraukt ar šo auto. Lūk, te rādās, ja? Un kas ir interesanti? Tad jūs viņu varat arī dabūt ar tādu iekšējo benzīna ģeneratoru, kas nevis nodod jaudu riteņiem, bet lādē bateriju. Bet mums ir pilnīgi elektriskā mašīna. Un Juris, kurš viņu atveda, Harijs, kurš viņu atveda neuzlādēt, viņš ir nodrošinājis to, ka mēs ļoti bailīgi kustamies šodien. Un visu laiku braucam Eco Pro režīmā. Mums priekšā brauc Audi S4. Ja BMW saka, ka šī mašīna līdz 50 km/h ir ātrāka kā daži tās M-sērijas modeļi, tad teorētiski man vajadzētu mierīgi uzvarēt dragreisā to mašīnu. Es mēģināšu viņu noķert. Man ir tāds BMW, jūs negribat uzskrieties? Es gribu pamēģināt, vai viņš nav ātrāks pa jūsējo. Man saka, ka ir. Negrib skrieties cilvēki. Tāpēc, ka zina. Viņi vienkārši zina. Sveiki! Es jūs gribēju izaicināt uz sacīksti. Man ir i3, jums M3, vai ne? 3,2, 300 ar kapēkām. Aiziet, M3, i3! Līdz 70 mēs turējāmies baigi varonīgi. Un te arī maksimālais atļautais ātrums un viss beidzās. Latvijā nav īstenībā, kur skriet arī ar M3. Pat ar i3 nav, kur īsti skriet. Un man nokritās pa 5 km attālums. Tam, kad jau tur aiziet ap 100 km/h, tad jau šī... Pat ātrāk, pie 70, jā. Nu tā tad, ja grib ekonomisku M alternatīvu, tad šitā nav īstā. Šitas vispār ir īsti BMW, kā jums liekas? Kāpēc gan ne? BMW vispār ir baigi foršā mašīna, man patīk. Vācu autiņi visi patīk, teiksim, Mercedes, tā. Viņš kaut kāds tāds aristokratisks. Jā, šis ir tāds. M tāds, foršs, tā kā huligāns. Teorētiski elektriskā mašīna ir laba no vairākiem aspektiem. Jums ir 2 bagažnieki, abus jūs atverat ar katru ar savu podziņu, un tur jūs varat parasti meklēt vadus. Vienīgais šie bagažnieki
nekad nav ļoti lieli un ļoti, nu teiksim tā, parocīgi, jo daudz vietas arī visā tajā mašīnas konstrukcijā aizņem, nu, visas tās baterijas un visas tās figņas. Līdz ar to esiet gatavi, ka kaut arī jums būs 2 bagžnieki un nav iekšdedzes dzinēji, jūs nebūsiet, nu, daudz praktiskāk auto īpašnieks nekā tie cilvēki, kuriem nav elektriskās mašīnas. Nu, tas ir pārsvarā gadījumi. Vēl viena lieta, kas jāņem vērā, pērkot elektroauto, ļoti iespējams, ka tas varētu būt teorētiski uzticamāks kā auto ar iekšdedzes dzinēju. Kāpēc? Tāpēc, ka elektriskajām mašīnām ir mazāk kustīgu detaļu. Nu, lūk, tagad man ir šāds vadu jūklis. Es attaisu vaļā. Rekurtē ir divi tādi caurumiņi. Ja man ir ātrās uzlādes iespēja, tad es atveru abus, un tad man ir speciāls štekers. Bet šeit man ir tikai lēnā uzlāde pieejama. Bet, nu, kā saka, jūs varat paņemt vienu garu pauzi. Nē, tas nav īstais gals. Tas nav īstais gals. Šitas ir īstais gals. Šido iespraust te, un tad šo mums vajag kas tā nu? Man ir palikuši 76 km. Es zinu vienīgu staciju no 17 elektriskajām stacijām Latvijā, un man šobrīd ir kā lai es tieku mājās. Tā stacija nestrādā. Vēl var lādēt no rozetes, bet kurš man dos rozeti? Es zinu. Piedāvājieties kādu aizvest kaut kur. Ja jūs esat bezizējas situācijā, piedāvājieties kādu kaut kur aizvest, tas jums neko nemaksās. Bet par to tas cilvēks ļauj jums no mājas rozetes mazliet palādēt mašīnu. Man ir viens cilvēks padomā, kas dzīvo te netālu. Kur tu gribi, lai es tev aizvedu? Uz upīti. Kā kurš mēs saka, uz upeli. Nopelst? Jā, sunīšiem karsts. Tu man rozeti iedosi? Varam kaut ko sarunāt. Skaties, ja nedos, tad nelaidīšu ārā. Tās durvis tikai no ārpuses var attaisīt. Ko tu stāsti? Ā. Piekrīt visiem tiem, kuri iepriekš šito mašīnu ir raksturojuši kā ļoti cietu. Es neteiktu ļoti cieta, bet pacieta. 19 colu riteņi. Un tas nozīmē, ka jūs izskatīsieties reizēm pa bruģi tā, ka maz neliekās. Lai gan atkal, BMW ir BMW. Salons ir tik labi salikts, ka, protams, negrib absolūti nekās. Interesanti, daudz arī saka, ka cilvēki pievēršot uzmanību ar šo mašīnu, kad brauc pa ielu. Man neliekas tā. Man neviens nepievērš uzmanību. Es arī pieļauju, ka ir versija tāda, ka īsti cilvēki negrib uz to mašīnu skatīties, jo viņi ir tik neglīti, ka cilvēki labāk novēršās. Piemēram, tas čals tēlo reāli, ka viņš runā pa telefonu. Tas pārīts tēlo, ka viņi ir iemīlējušies, bet tas puisis, es domāju, grib vairāk nekā tā meitene ir gatava dot. Meitene no videoblogiem. Noteikti tā bija kāda videoblogeri, arī absolūti interesi neizrādīja. Varbūt tiem cilvēkiem vienkārši deg acis, ja viņi paskatās uz to mašīnu no ārpuses. Man arī deg to acis, bet man nav jāskatās. Man ir forši tepat iekšā. Man ir izveidojies viedoklis. Man patīk tas, ka tu brauc gandrīz uz gaisa. Man patīk tas, ka tu vari braukt pa sabiedriskā transporta joslām un apbraukt sastrēgumu, bet jātur stūri ar abām rokām. Man patīk tas, ka uzlāde praktiski neko nemaksā. Man tad tiešām ir kaut kas no BMW sirds. Bet ir pāris lietas, kas man ritīgi nepatīk šajā mašīnā. Man ļoti, ļoti nepatīk, kad man nepatīk skatīties uz viņu atspulgos no stikliem, vitrīnām un skatlogiem, jo viņi ir ļoti, ļoti neglīti.
tā mašīna, mēs viņu varam saukt par viņu. Mēs viņu varam saukt par Betī. Neglītā Betī. Īpaši vairāk par 200 km jūs nobraukt nevarēsiet. Turklāt ir problēmas arī ar uzlādi, jo visā Latvijā ir zem 20 uzlādes stacijām. Uzlāde aizņem apmēram 8 vai 6 stundas, no vienalga tāpat pusnakti, lai tiktu līdz pilnai baterijai. Bet ātrā uzlāde ir iespējama tur krietni īsākā laikā, bet tādas ātrās uzlādes stacijas Latvijā praktiski nav. Ir ideāls transporta līdzeklis pilsētā, bet tikai transporta līdzeklis. Vai tas ir īsts BMW? Man atbilde ir nē.